Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas Tautas kanāla skatītāji, kad rakstījām nevēlamo pētījumu pirmo daļu, jau tagad pirmo daļu, nedomājām, ka būs otrā daļa, bet būs otrā daļa. Līdz ar to, tad tagad otrā daļa nevēlamiem pētījumiem, konkrēti par Pasaules veselības organizāciju, konkrēti par pandēmijas līgumu, vienošanos vai vienalga, kā viņu vēl sauc, un studijā, kā jau ierasts, ir Anna un es, un Sanita, un Silvestrs, un Kaspars kaut kur arī tur rēgojās un mirguļo. Tā kā, sveiki, Anna! Sveiki un sveiki skatītāji! Mazliet precizēšu par līgumu. Šodien nerunāsim, bet runāsim par daudz citiem briesmīgākiem līgumiem, kas jau ir noslēgti. To tu man nepateici pirms tam. Labi, aiziet un sāksim tad mēs ar Kāpēc tu gribi to e-pastu savu visu laiku parādīt? Es to e-pastu savu gribu parādīt, jo es aicinu cilvēkus, kuriem ir informācija un kuri vēlas dalīties ar informāciju, sazināties vai nu ar mani, vai ar Tautas kanālu, vai ar Dakteri Medni, ja tā ir medicīniska informācija. Ja jums liekas, ka tas ir jāzina Latvijas sabiedrībai un ka tas var mainīt kaut ko. Un tāpat es arī paturu spēkā savu uzaicinājumu izveidot darba grupu, kura darbotos tieši vakcīnu drošības izpētes jautājumos. Un doma ir tāda, ka vēlamies sazināties ar citu valstu grupām, kuras jau ir izgājušas visu šo procesu, bet es esmu pārliecināta, ka mums Latvijā ir pietiekuši daudz speciālistu, kuri ne tikai var balstīties uz cita cilvēku veiktiem pētījumiem, bet mēs paši varam izdarīt pētījumus vienkārši. Es esmu parasts cilvēks, principā. Man ir parasta cilvēku problēmas, man ir tādi paši bērni kā citiem un tādi paši rēķini, un viena es to nevaru izdarīt. Vienkārši fiziski nav iespējams, ne laika, ne līdzekļu ziņā, bet ja mēs apvienojam spēkus, tāds ir mans aicinājums izveidot Latvijā darba grupu, kas nopietni darbotos ar konkrētiem jau pētījumiem, un lai mēs nerunātu tikai, ko Spānijā kāds izdarīja vai kaut kur citur, bet mēs paši varam izdarīt, un tad šos pētījumus paši varam publicēt un iesniegt visām iestādēm. Jā, nelielas filozofiskas pārdomas. Darba grupas mums veido Evika, darba grupas mums veido Edgars un visi pārējie. Jā. Mans ieteikums būtu veidot darbnīcu. Kāpēc? Tāpēc, ka darba grupas rezultāts ir darbs. It kā nav grupā. Jā. Bet no darbnīcas nāk reāli ārā produkts. Principā šajā gadījumā var tev gan piekrist, gan nepiekrist, jo, ja mēs esam piesaistīti vienam konkrētam geogrāfiskam punktam, mūsu darbību ir ļoti kavēt. Bet ja mēs tiešām esam grupa, kas darbojās, tad mums nav vajadzīga konkrēta telpa. Nē, es nedomāju par konkrētu telpu. Darbnīca var būt arī ārpus telpām un tā tālāk. Ja? Bet vienkārši par jēdzienu kā tādu. Jo šitās darba grupas mums saveidotas, tagad Evika baigi cīnās ar to visu. Ļoti cīnās. Izveidojas vēl vienu darba grupu, lai apkarotu tās visas darba grupas. Ja? Es par filozofisko šo terminu. Ja? Bet darbnīca ir tā vieta, kur reāli kaut kas top un reāli kaut kas nāk ārā. Es vēl nekad neesmu dzirdējusi par darbnīcu, kas nodarbojas ar zinātniskiem pētījumiem, bet varētu pamēģināt. Būs kaut kas interesants. Jā, tad aiziet. Prezentācijas pirmais slaids. Prezentācijas pirmais slaids tātad ir par to, kā mēs visā šajā ieķēpājāmies, pret ko mēs šobrīd cīnāmies, respektīvi pandēmijas līgums ir tikai sekas tam, ka Latvijas valsts ir noslēgusi līgumu izrādās jau 1995. gadā ar Pasaules veselības organizāciju. Te mēs varam redzēt, šis līgums tātad šobrīd ir spēkā, un es gribētu, es gribētu, lai mēs izejam ātri cauri svarīgākiem punktiem, jo būtībā, kā jau es teicu, nav problēma tikai pandēmijas līgums. Problēma ir pirmkārt tas, ka ir tāda Pasaules veselības organizācija, un otrkārt tas, ka mūsu valsts ir cieši sadarbojās ar to. Un tā tad vienkārši lasīsim.
Pirmais pants - tehniski konsultatīvās sadarbības izveidošana. Varam nolasīt vai tu nolasīt? Šāda tehniski konsultatīvā sadarbība var ietvert. D punkts vispār ir izlaists, paldies Dievam. Pilotu projektu pārbaužu, eksperimentu vai pētījumu sagatavošanu un ieviešanu vietās, par kurām var appusēji vienoties. Jebkādu citu tehniski konsultatīvās sadarbības formu ieviešanu, par kuru organizācija un valdība var vienoties. Tas ir pats būtiskākais, kas ir no šī, bet mēs izlasīsim arī citas lietas, kas tur ir. Protams, bet es ceru, ka visi saprata, kas te rakstīts. Pasaules veselības organizācija var vienoties ar valdību par eksperimentu veikšanu vietās. Tas nav laboratorijas, tas ir teritorijas. Jā. Un ja šī eksperimenta rezultātā iet bojā cilvēki, tad PVO un valdība pilnīgi par neko neatbild. Jā. Un tas ir paredzēts šajā vienošanās, tikai šajā vienošanās. 6. Valdība ir atbildīga par rīcību saistībā ar jebkādām trešo personu izvirsītām prasībām pret organizāciju un tās konsultantiem, pārstāvjiem un darbiniekiem, un uzskata organizāciju un tās konsultantus, starpniekus un darbiniekus par nevainīgiem šādu prasību un saistību gadījumā, kas radušās šī līguma ietvaros veikto darbību rezultātā. Izņemot gadījumus, tas tur tālāk vairs nav interesanti. Īsāk sakot, es ceru, ka visi saprata, kas te ir rakstīts. Es sapratu. Tur jau tā liek, ka es sapratu. Var vienoties. Jā. Es ceru, ka nevienam vairs nav rozā brilles. Man liekas, mūsu pašreizējiem pārvaldniekiem var vienoties, par ko grib. Ir tīpaši, ja tas ir par samaksu, par pilotu projektu un eksperimentu ieviešanu vietās, vai arī kaut ko citu, kas pat neietilpst vēl tā ārpus šīm kategorijām. Un neviens par to atbildību nenes, jo šajā līgumā ir uzrakstīts, ka valdība ir atbildīga par to, lai pasargātu PVO. Tieši tā. Valdība ir atbildīga. Nevis PVO ir atbildīgs par saviem eksperimentiem, bet valdība ir atbildīga. Te nav rakstīts, ka valdība ir atbildīga par tajām izdarītajām lietām. Valdība ir atbildīga par reakciju principā. Par prasībām. Tas nenozīmē, ka viņi ir atbildīgi par to, ko viņi ir sastrādājuši. Viņi ir atbildīgi, lai šīs prasības netiktu vērstas pret PVO. Protams, mēs varam paprasīt juristam, bet vēl uzmanīgi pārlasot šo punktu, es tieši tā arī saprotu. Nē, tā tas arī ir, un patiesībā tas jau ir tas, par ko runā. Tagad tu par to minēji, man ienāca prātā uzreiz Arnolds Babris, kurš skaidri un gaiši, viņa mūžīgā prasība ir, teiksim tā, viena kad ir jābūt šeit politiskai atbildībai. Pat gadījumā, valdība, pieņemsim, ir sūdzība, ir attiecīgi jāatbild par to un tā tālāk. Kurš no valdības? Hosams? Kurš uzņemsies kaut kādu atbildību? Neviens. Un tā ir tā būtiskā lieta, kuras Arnoldam pilnībā piekrītu, ka ir jābūt personīgai atbildībai. Politiķiem ir jābūt. Piemēram, tagad Hosamam, kurš taisās braukt, parakstīt šito te vaiprātu uz to asamblēju, viņam ir jābūt personīgai atbildībai. Ar visām lindām, ar visu pārējo jāatbild. Kādam ir jāatbild, jo cilvēki ir miruši, cilvēki turpina mirt, un par to mēs arī parunāsim, bet principā ir zināms, pilnīgi 100% zināms, ka ir nāvīgas zāles, kuras cilvēkus nogalina 53% gadījumu, un pārējos gadījumos nenogalina un neārstē. Un vēl joprojām vadlīnijās ir ietverta šīs zāles. Un mēs varētu tagad atvērt pašu to likumprojektu, tehniski konsultatīvās sadarbības līgumu, kas saucās oficiāli Pasaules veselības organizācijas un Latvijas Republikas valdības līgums par tehniski konsultatīvās sadarbības attiecību izveidošanu. Varās, pagaidi. Kaut kā tas dators tāds ļoti lēnīgs šodien palicis.
Labi, kam negadās. Tātad pirmais pants. Es to piezūmošu. Pirmais pants, pirmais punkts. Jā, rekonči. Tā, organizācija izveido tehniski konsultatīvo sadarbību ar valdību saskaņā ar budžeta ierobežojumiem vai nepieciešamo naudas līdzekļu pieejamību. Tātad šeit uzreiz ir ietverts tas, ka nauda būs jāpiešķir valstī. Organizācijas un valdība sadarbojas gatavojot uz valdības saņemto un organizācijas apstiprināto prasību pamata appusēji piemērotas rīcības plānus par sadarbības izveidošanu. Tātad šeit ir, es neredzu vispār nekādu labumu Latvijai vai jebkurai citai valstī. Organizācija pieprasa un valdība sagatavo plānus. Un uz šāda pamata mēs sadarbojamies. Mēs tātad parakstot šo sadarbību jau bija skaidri zināms, ka Latvijai no tā labuma nekāda nebūs. Trešais punkts. Tātad šāda tehniski konsultatīva sadarbība var ietvert. Mēs jau D nolasījām daļu. Tātad pilotprojektu pārbaužu, eksperimentu vai pētījumu sagatavošanu un ieviešanu vietās, par kurām var appusēji vienoties. Pie pašreizējiem apstākļiem domāju, ka vienoties var par jebko, un mēs pat nevaram saukt nevis mūsu, bet veselības ministru par valsts vai tautas nodevēju, jo šī nav viņa tauta. Viņš nenodot ne savu valsti, ne savu tautu. Tāpat kā Artūrs Krišāns savukārt arī savulaik arī bija, viņš ir dubultpilsonis, viņam dubultpilsonība. Tieši tā. Viņam ir nospļauties par to, kas šeit notiek. Labi, lai no manis būtu kaut kāda jēga šai raidījumā, es lasu nākamo. Ja? Tieši tā, var lasīt droši. Jebkādu citu tehniski konsultīvās sadarbības formu ieviešanu, par kuru organizācija un valdība var vienoties. Ja, to jau mēs jau nolasījām. Ja? Un organizācija apspriežoties ar valdību atlasa konsultantus konsultācijas sniegšanai un sadarbībai ar valdību vai citām pusēm. Viņi ir atbildīgi organizācija. Šis ir interesanti. Jā. Šis ir interesanti. Viņi ir atbildīga organizācija, bet sadarbībai ar citām pusēm. Jā. Tātad šis līgums ietver ne tikai to, ka PVO vienojoties var veikt eksperimentus, bet viņi var vēl sadarboties ar citām pusēm. Es pieņemu, ka tās ir lielās farmācijas kompānijas kā Pfizer, kā Moderna un citi milži, kas ražo protams, to tikai zāles. Pieņem tā, jā. Tas tā nav nekādā gadījumā. Kādi ir tavi varianti? Nav variantu vienkārši. Jā. Braucam tālāk, 6. punkts. Valdība ir atbildīga par rīcību saistībā ar jebkādām trešo personu izvirzītām prasībām pret organizāciju un tās konsultantiem. Valdība ir atbildīga pārstāvjiem un darbiniekiem un uzskata organizāciju un tās konsultants, piedošana man refrīze par dieviem, starpnieks un darbinieks par nevainīgiem šādu prasību un saistību gadījumā, kas radušās šī līguma ietvaros veikto darbību rezultātā. Izņemot gadījumus, kad veselība valdība un organizācija piekrīt, ka šādas prasības vai saistības radušās šo konsultantu pārstāvju darbinieku rupjas neuzmanības vai tīšas rīcības rezultātā. Un tāda precedenta, cik man zināms, neviena nav, kad kāds būtu pats atzinies, ka viņš ir vainīgs un viņa rezultātā ir radušās problēmas, un viņu vajag notiesāt apmēram tā. Bet tas, ko es vēlreiz gribu atkārtot, tātad valdība ir atbildīga par rīcību saistībā ar prasībām. Vismaz to var tulkot, protams, ka valdība uzņemās atbildību, bet es šeit redzu, ka tas nav, ka viņi uzņemās atbildību. Viņi uzņemās atbildību, lai šīs prasības nenonāktu līdz tiesai vai nebūtu. Jā, un tas man liek domāt par difterijas gadījumu. Tas man tiešām liek domāt par to. Man arī. Par smacēšanas gadījumu, ja godīgi. 95. gads, jā. 95. gads. Un tas var būt daudzi gadījumi. Un tas, kad eksperimenti pie mums notikās, pagaidi, es tūlīt atradīšu. Eksperimenti pie mums ir notikuši vienmēr, un acīm redzot izskatās, ka notiks tuvākajā laikā, jā, jo es to savādāk nevaru izskaidrot, jā. Tūlīt man būs vēsturiskais failiņš, tūlīt mēs viņu varēsim parādīt, vienkārši atgādinājumam, ja? Baiba Rozentāle un
Profesora Vīgsna. Abas divas strādā vēl un augstos amatos. Jā. Nebrīdinot vecākus, bērnus iesaist vakcīnu salīdzināšanas pētījumā. Kas cits tas ir? Jā, ne eksperiments. Un es gribu uzsvērt to, ka tādas vakcīnu salīdzināšanas pētījumus nevada Latvijas valdība. Tas ir no ārpuses. Jā. Pasūtījums daudz lielāka spēka. Jā, un tas ir 99. gada 2. decembrī raksts publicēts vakar ziņās. Jā. 95. šis līgums tika parakstīts. Secinājums izdaram paši. Pāriem pie 2. panta. Es tūlīt pagaidu, līdz tam es vēl tikšu. Valdības līdzdalība tehniski konsultatīvajā sadarbībā. Es nolasīšu. Jā. Tā, tiešām sanāk nekādas jēgas nomās. Tā, 2. punkts. Valdība un organizācija kopīgi vienojas par piemērotu publicitāti attiecībā uz konsultantu atklājumiem un pārskatiem, kas varētu dot labumu citām valstīm un organizācijai. Valstī nē, Latvijai nē, sabiedrībai nē. Citiem, jā. Citiem un organizācijai, kas ir pats galvenais. Jā. Citām valstīm, un mēs parakstam, nevis mēs, bet mēs nonāksim pie tā, kas to parakstīja. Kurš tieši bija vainīgs. Bet tātad viņi parakstīja līgumu, kas dod labumu citām valstīm, organizācijām un trešajām pusēm. Kāda jēga Latvijas valstī no tā? Nē, nekādas. 3. punkts. Valdība aktīvi sadarbojas ar organizāciju atklājumu datu, statistikas un citas līdzīgas informācijas nodrošināšanā un vākšanā, kas dod iespēju organizācijai analizēt un te bija jāpasvītro, analizēt un novērst tehniski konsultatīvās sadarbības programmu rezultātus. Atkal. Organizācijai, ne jau mums, ne jau mūsu veselībai, ne jau par jūsu veselību, mīļie, tā organizācija domā. Nedomā. Mums ir statistika pieejama, objektīva. Nav. Bet acīm redzot, ir kāda organizācija, kam ir pieejama. Protams, kad ir. Jā. Labi, pāriesim pie 4. panta. Jā. Protams, pie finansēm. Valdības administratīvās un finanšu saistības. Tad sākam lasīt. Valdība dod ieguldījumu tehniski konsultatīvās sadarbības izmaksu sekšanā, maksājot par vai tieši nodrošinot sekojošo aprīkojumu un pakalpojumus. Vietējā personāla pakalpojums, tehnisko administratīvo palīdzību, kas ietver nepieciešamo vietējā sekretāra palīdzību, tulkotāju un citus saistītos pakalpojumus. Nepieciešamās biroja un citas telpas, aprīkojumu un materiāls, kas ražot valstī, transportu, personāla vajadzībām, oficiāliem uzdevumiem, nepieciešamos materiālus un aprīkojumu valsts robežās, oficiāliem uzdevumiem, nepieciešams pasta izdevums un telekomunikācija. Aprīkojumu medicīniskās aprūpes sniegšanai un hospitalizācijas nodrošināšanai ārvalstu personālam. Valdība sedz tādus ārpus valsts maksājumus izdevumus, te ir kļūda, kurus neapmaksā organizācija un par kuriem var appusēji vienoties. Attiecīgos gadījumos valdība organizācija nodrošina tādu darba spēku, aprīkojumu materiālus un citus pakalpojumus vai mantu, kas nepieciešama tās darba veikšanai un par kuru var appusēji vienoties. Forši. 3. punktam es vēlos pievērst uzmanību īpašu. Tātad attiecīgos gadījumos valdībai ir jānodrošina darba spēks organizācijai. PVO nav savas armijas, nav savas policijas, un principā viņiem nav arī savu... Bet viņiem ir sava konstitūcija. Viņiem ir sava konstitūcija, un viņiem ir līgums ar Latvijas valsti. Kurai nav, starp citu, savas konstitūcijas? Visticamāk nav, un ja ir, tad es gribu, lai kāds viņu parāda oriģinālu. Jā. Bet līgums ar Latvijas valsti, principā viņi pārņem mūsu policiju, jo tas ir līgumā rakstīts, ka viņiem ir jānodrošina. Viņi pārņem mūsu policiju, mūsu armiju, mūsu zemesardzi, jo kā savādāk izskaidrot tos visus drastiskos pasākumus. Jā, es taisni gribēju teikt, vai mēs to kaut kad jau neesam redzējuši. Mēs to redzējām, un tas bija izpildījums. Tas bija šī līguma piepildījums, un mūsu armija, mūsu policija, mūsu ārsti liela daļa. Pārstāj strādāt Latvijas sabiedrības interesēs un strādā PVO interesēs un dara to pilnīgi likumīgi.
Tas ir iemesls, kāpēc es pagājušreiz teicu, ka neceriet uz juristiem, neceriet uz advokātiem, neceriet uz starptautiskām tiesām vai tiesām kā tādām, jo pēc šī līguma tas ir likumīgi. Jo mūsu valsts ir parakstījusi tādu līgumu. Zini, šito visu mēs ar tevi runājam, un es to visu dzirdu un tā tālāk, un es man var teikt, ko gribu, bet es gribu, lai Trumps būtu Latvijas prezidents. Goda vārds. Nē, es zinu, ka viņš nav nekāds zelta gabaliņš un tā tālāk. Es piedāvāju pieteikt Amerikai karu un izkārt balto karogu uzreiz. Ja? Tāpēc, ka neko vairāk mēs nevaram. Būsim objektīvi. Bet Trumps bija tas prezidents, kurš izdabūja cauri vakcīnas, sāka viņas pielietot, un Amerika ir tā valsts, saki, ko gribi, kurai visvairāk ieguldījusi ir PVO no valstīm visām. Jā, bet varbūt tagad viņš ir sapratis, ka tā bija kļūda, vismaz viņš to varbūt ir sapratis. Bet viņš nav nekad publiski pateicis. Nav. Tāpēc es negribu, lai Latvija būtu kādas valsts kolonija. Bet mēs jau esam. Vispirms vajag saprast, kā kolonija, un tad var runāt. Es domāju, ka Twitter publika mums katrā ziņā ir Amerikas kolonija, kas attiecās uz tieslietu iekšlietu sistēmu, visdrīzākais jau kā tās pašas Krievijas. Bet, labi, tas ir mans minējums, protams, tikai. Paskatīsimies vēl ļoti 5. pantu, jo tas ir ļoti svarīgs. Aprīkojums, privilēģijas un neaizskaramība. Hopā! Valdība, lai arī tai vēl nav uzlikts par pienākumu, attiecina uz organizāciju tās darbiniekiem, fondiem, īpašumiem un līdzekļiem attiecīgos konvencijas par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm noteikumus, kas tā vispār konvencija vēl labi. Izlasīsim. Organizācijas darbinieki, tā skaitā konsultanti, ko tā iekļāvus personāla sarakstā, kam uzdota šā līguma mērķu izpildi, tiks uzskatīti par amatpersonām augstāk minētās konvencijas nozīmē. Attiecībā uz Latvijā nozīmēto PVO programmu koordinātoru pārstāvu tiek nodrošināta tāda izturēšanās, kura paredzēta minētās konvencijas 21. pantā. Lai lieki riņķi apkārt nerunātu, atvērsim šo konvenciju un apskatīsimies, ko tā paredz. Tūlīt. Tātad tā ir konvencija par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm. Mēs to piezūmosim klāt un aiziesim līdz 21. pantam. Nē, mēs iesim... Es domāju, es pēc kārtas. Labi. Bet vēlos pateikt, ka jau no 1947. gada 21. novembra tas ir tika apstiprināta ANO. Un kad Latvijā to mēs vēl paskatīsimies, bet arī šī konvencija ir spēkā Latvijā. Te jau nav jāskatās, mēs jau redzam 2003. gada 1. aprīlī. Klausies, tas bija joks? Nē. Apstiprināta specializētajās aģentūrās, bet Latvijā man šķiet 2008. Mēs līdz tam vēl nonāksim, bet lasam vienkārši, lai mēs zinātu. Tas viss arī uz PVO attiecās. Definīcijas un mērķis. Tātad otrā daļa termins specializētās aģentūras nozīmē Starptautisko darba organizāciju, Apvienoto Nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, Apvienoto Nāciju organizācijas izglītības zinātnes kultūras organizāciju, Starptautisko civilās aviācijas organizāciju, Starptautisko valūtas fondu, Starptautisko rekonstrukcijas un attīstības banku, Pasaules veselības organizāciju. Tas bija tas, kas bija jānolasa šai kontekstā. Tieši tā. Pasaules veselības organizācija tātad Šis attiecās uz Pasaules veselības organizāciju. Un jebkuru citu aģentūru, kas saistīta ar Apvienoto Nāciju organizāciju, saskaņā ar Apvienoto Nāciju organizāciju statūtu 57. Ko mēs negribam pateikt pavisam publiski, bet kas arī ir. Jā. Un lasam tālāk vienkārši. 5. un 7. panta izpratnē termins dalību valstu pārstāvi ietver visus delegāciju vadītājus, vietnieks, padomnieks, tehniskos ekspertus un sekretārus. Lūk, šie ir vienīgie cilvēki Latvijā no visas tautas, kam ir jēga sadarboties ar PVO, kam ir labums no tā. Protams, arī kaut ko viņi atmet medicīnas darbiniekiem, kas veic, izpilda tās injekcijas vai zāles eksperimentālās izmēģina, vai arī ne tikai eksperimentālās. Tur gana liels naudas atmet. Jo Covid laikā taču par katru savakcinēto
Jā. Cilvēku maksāja naudu. Konkrēti tai māsiņai maksāja, kas dūra konkrētam ģimenes ārstam, un daži ļoti labi nopelnīja. Un man pazīstami būvnieki ir teikuši pēc Covid laikā, ka vienīgi, kas bojājās, ir tieši ārsti. Ja? Tas tā, bet cits starpā vēl lielāks naudas visticamākais tika maksāts eksperimentālajā periodā. Man ir aizdoms, ka es zinu, kādas tās naudas bija. Bet labi, visu pēc kārtas, visam savs laiks. Jā. Juridiskās personas tiesības spēja. Speciālajām aģentūrām ir jābūt juridiskās personas tiesības spējai. Tām ir jābūt tiesības spēja A. Slēgt līgumus, B. Iegūt vai pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, C. Vērsties ar prasību tiesā. Jā. Viņi var ne tikai veikt savas tiešās, ko viņi definējuši funkcijas, bet arī burtiski tirgoties. Tirgot nekustamos īpašumus, pirkt pārdot. Sanāk, vai nevar rasties situācija, es tikai murgoju tagad, ja? Vai nevar rasties situācija, pieņemsim, ka par attiecīgi, ja Covid laikā bija par šprices neesamību un tā tālāk, ja, kad tika sodīti cilvēki ar atlaišanu no darba, principā tā tas bija, ja. Ka vai mēs nevaram iet vēl tālāk un ņemt šiem cilvēkiem nost īpašumus un tad tirgot viņus? Nē, to Latvijas valsts var darīt, bet attiecībā uz PVO šo pantu es vairāk tā saprotu. Ja PVO nopērk no Latvijas īpašumu, tad viss. Tad tur kāju es nedrīkst spērt, jo viņi ir imūni pret visu un mēs tiksim līdz tam. Tā būs ļoti interesanti, jo mums ir PVO birojas Latvijā. Man interesanti, kā īpašumā viņš ir, un ja tas ir PVO īpašumā, tad tur neviens nedrīkst spērt kāju. Specializētās aģentūras to īpašumu un aktīvi, lai kur tie atrastos un lai kā pārvaldījumā tie būtu, bauda imunitāti pret kādu veidu tiesvedību, izņemot gadījumus, kad tās kādā konkrētā gadījumā ir skaidri un nepārprotami atteikušās no šādas imunitātes. Šāda atteikšanās neatiec uz tiesas nolēmumu izpildu. Te ir tagad, labi. Viss tur nav ko piebilst. Te ir tas, ko es teicu, kam es jau vēršu uzmanību jau šo 2 raidījumu gaitā. Jā. Konstitūcija. PVO ir sava konstitūcija. Konstitūcija, principā, ir tikai valstīm. Piemēram, Latvijā viņas nav, visticamāk. Un te ir jautājums, par ko tiek veidot šis te PVO nākotnē, es domāju. Es domāju, ka tas jau ir izveidojies. Tur nekas vairs nav jāveido. Ir, bet te punktiņu uz I vēl jāsaliek, vēl tā, ja. Vai nebūs tā, ka Pasaules veselības organizācijas birojas Latvijā, kur tu minēji, ja, būs tāda pati atsevišķa valsts valstī, kā tas ir vēstniecībām, piemēram. Jo... Nē, nevis vai nebūs tā, tas jau ir. Viņiem ir visas imunitātes, viņiem ir visas tiesības, balstoties uz šo līgumu. Pagaidām gan viņi var darboties teorētiski medicīnas ietvaros, bet, kā mēs redzam, viņi var pārdot un iegūt nekustamos īpašumus, un 5. pants uzreiz lasam, kas notiek ar tiem nekustamiem īpašumiem? Specializēto aģentūru telpas ir neaizskarams. Specializēto aģentūru īpašums un aktīvi, lai kur tie atrastos un lai kā pārvaldījumā te būtu, bauda imunitāti par kratīšanu, rekvizīciju, konfiskāciju, ekspropriāciju vai cita veida aizskārumiem, kas ir saistīti ar dalību valsts izpildvaras, administratīvās tiesu vai likumdevēju varas iestāžu rīcību. Specializēto aģentūru arhīvi un visi dokumenti, kas tām pieder, vai ir to valdībā, ir neaizskarami, lai arī kur tie atrastos. Īsāk sakot, visi eksperimenti un tā tālāk, visu viņi var slēpt. Specializētā aģentūra var pārvaldīt naudas līdzekļus, zeltu vai jebkura veida valūtu un rīkoties ar rēķiniem jebkurā valūtā. Lūdzu. Specializētās aģentūras var brīvi pārvērst savus naudas līdzekļus, zeltu vai valūtu no vienas valsts pārvest. No vienas valsts uz otru vai jebkuras valsts robežās un konvertēt jebkuru valūtu, kas ir to valdījumā. Super, kontrabanda vienkārši rulē. Ja mēs pieņemam, ka tas tiek izmantots kaut kādos nepārāk godīgos... Nē, pats, kāpēc
pieņemt šādus likumus? Nu, kāpēc tādu uzrakstīt, ja ir paredzēts visu darīt godīgi? Ne, nav paredzēts. Nu, tur jau tā lieta, un par to doktors Deivids Mārtiņš runā, ka jau no paša sākuma nebija paredzēts. Jā, un mēs Covid laikā nonācām pie pirmajiem augļiem, pie pirmajiem. Un ja mēs tūlīt nesāksim kaut ko darīt, tad mēs redzēsim, ka mūsu armija, policija un mūsu ārsti atkal strādā citu, es pat neteiktu valstu, bet vienkārši organizētas grupas interesēs. Nu, jāsaka, ka mēs visticamāk to redzēsim. Diemžēl, lai cik tas skumji nebūtu. Tā, beidz lūdzu būt pesimists. Es esmu realists, nevis pesimists. Jā. Un, diemžēl jāsaka tā, ka ja šī valsts un šī tauta tagad necelsies no tiem ceļiem, tad, tad šis jau ir pēdējais brīdis, kad to izdarīt. Un, ja viņi to neizdarīs, tad tā arī uz ceļiem paliks. Meužīgi meužos. Labi. Braucam tālāk. Specializētās aģentūras to aktīvu ienākumu un citi īpašumi tiek atbrīvot no visiem tiešajiem nodokļiem. Super! Cilvēki maksā nodokli par nekustamo īpašumu, par vienīgo mājokli un tā tālāk. Šitie ne. Tomēr specializētās aģentūras nevar prasīt, lai tās tiktu atbrīvotas no nodokļiem, kas faktiski nav nekas vairāk kā maksa par komunālajiem pakalpojumiem. Par to viņiem vismaz ir jāsamaksā. Par ūdeni un elektrību maksā laikam. Par to laikam jāsamaksā, jā. Atbrīvot no muitas nodevām, kā arī importa vai eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz precēm, kuras specializētās aģentūras importē vai eksportē savai oficiālajai lietošanai. Tomēr preces, kas tiek importētas iepriekš minētā kārtībā, nedrīkst tikt pārdotas valstī, uz kuru tās tika importētas, izņemot gadījumus, kad tās tiek pārdotas saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem panākta vienošanās ar šīs valsts valdību. Principā, īsumā, it kā tirgoties nevar. Bet ja ir vienošanās, nē. It kā tirgoties nav paredzēts, bet ja ir vienošanās ar valdību, tad var. Viss? Ar mūsu valdību, kā mēs lieliski zinām, vienoties nav nekāda problēma. Tieši tā. Atbrīvot no nodevām un importa, eksporta aizliegumiem attiecībā uz to publikācijām. Tā arī mūdēt drīkst riņķī apkārt. Jā. Labi. Saka ar nodrošināšanu. Ikviena specializētā aģentūra konvencijas dalību valsts teritorijā bauda tādu pašu attieksmi attiecībā uz tās oficiālajiem sakariem, kā dalību valsts valdība attiecina uz jebkuras citas valsts valdību un tās diplomātiskajām pārstāvniecībām, priekšrocību likmju un nodokļu sfērā attiecībā uz pastu, starptautiskajām telegrammām, nezinu, kāpēc 2 reizes, telefona un citiem sakariem, kā arī informācijas apjomu presē un rādio. Tur vienkārši sanāca pārrakstīties. Tā ir konvencija. Tas nav nekas mans rakstīts. Nē, es saprotu. Ne jau tev izdevās pārrakstīties. Tas viņiem. Bet, jebkurā gadījumā, tātad šeit viņi pielīdzina sevi valdībai. Principā, un tas ir tāda netieša, bet tā ir norāde uz valdību. Jo bija ļoti interesanti, ka Krievija, Irāna, Amerikas Savienotās valstis, Latvija un Izrēla, kas ir līdzīgs, pieņemsim, ASV ar Irānu, vai Krievijai ar ASV un Irānu un Izrēla, it kā naidīgas valstis, cita ar citu, vairāk vai mazāk, bet visām scenārijs bija viens, tāpēc, ka tas tika vadīts no augšas. Un katrā valstī iedzīvotāji tika maldināti, ka tā ir valdība, kas pieņem lēmumus. Un katras valsts iedzīvotāji dusmas tiek vērstas vēl joprojām pret kaut kādiem konkrētiem izpildītājiem valdību, kas ir ļoti pareizi, jo viņi ir atbildīgi. Bet mums jāsaprot, ka ir tas spēks, kas ir augstāk, tas ir PVO. Bet vēl mums jāsaprot, viņš ir spēks, bet tas nav spēks. Viņiem nav nekāda spēka. Māri, viņiem nav spēka. Cilvēki dod viņiem to spēku, valstis viņiem to spēku dod vienkārši parakstot ar viņiem līgumus. Viņiem nav armijas, viņiem nav policijas, viņiem nav pat savu ārstu bataljonu. Viņi ar pandēmijas līgumu plāno tādus izveidot, plāno apmācīt un tam līdzīgi. Tas tur viss ir atrunāts, bet šobrīd viņiem nav. Kāpēc tu domā, ka viņiem nav savu ārstu bataljonu? Pasties uz Covid laiku.
Nu, labi, ārsta bataljoni viņiem ir, bet nepietiekoši. Viņiem nepietiek, tāpēc ir vajadzīgs pandēmijas līgums, kuru parakstot valsts apņemās nodrošināt speciālistu apmācību. Un pasties uz Covid laiku, un kur nebija armijas? Bija armija, kur nebija policijas? Bija policija. Bija mūsu policija. Jā, mūsu, tāpēc, ka mēs esam parakstījuši šito veiksmīgo līgumu. Jā, tāpēc, ka mūsu vadoņi bijuši tā saucamie tik stulbi, ka viņi vispār nav izlasījuši viņu. Un mēs tagad šobrīd to darām. Es domāju, ka ne. Tur ir dažas lapas tajā tehniski. Mēs viņu izlasījām par 6 minūtēm. Tu esi pārāk labās domās par mūsu politiķiem. Viņam patīk daudz. Tajā laikā lasīja līgumas. Un tas viņu vainu vēl vairāk pastiprina. Nē, tas, protams, pastiprināt, bet es nebūtu tik labās domās par viņiem. Es teiktu, ka visdrīzāk es nav lasījuši. Bet labi, šito visu dzelteno... 5. nodaļu mēs nelasam, bet īsumā tur ir tā, ka dalībvalstu pārstāvi, kas rīkojās PVO ietvarā un interesēs, uz viņiem attiecās principā tās pašas imunitātes, kas uz PVO darbiniekiem. Tātad, ja Hosams Abu Merī, un tā viņš arī rīkojās PVO ietvaros, tad viņam ir imunitāte pret arestu, aizturēšanu, personiskās bagāžas konfiskāciju, dokumentu un materiālu neizskaramību. Vispār viņš ir neizskarams. Un šis dokuments ir spēkā, un tāpēc mums nevajag tagad koncentrēties, dusmoties, kāpēc tas vai tas netiek tiesāts, tāpēc netiek tiesāts. Un tāpēc netiek pat uzsāktas kaut kādas pārbaudes, ka te ir tas paredzēts, ka valstīm ir jānovērš pārbaude pret PVO. un viņas darbiniekiem, lai kur viņi būtu. Jā, nu reku tas ir, jā. Nu, jā. Principā to arī es gribēju teikt. Tātad 19. pants attiecās uz amatpersonām, un te ir tas pats, ka bauda imunitāti pret visu jau iepriekš nosaukto. 20. pants principā arī uz to pašu. 21. Nu, ja ir sarkans, tad es nolasīju. Un tas ir 21. ir tā atsauce, ko viņi bija ielikuši šajā tehniski konsultatīvās sadarbības līgumā. Tāpēc mums ir jānolasa. Papildus 19. un 20. punktā minētajām privilēģijām un imunitātēm ikvienas specializētās aģentūras vadītājiem, tā skaitā jebkurai amatpersonai, kura viņu aizvieto prombūdes laikā, viņa laulātajiem un nepilngadīgiem bērniem tiek piešķirts privilēģijas un imunitātes, atbrīvojumi un priekšrocības, kas tiek piešķirti diplomātiskiem sūtņiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tadām, tas ir tas, uz ko viņš šits vēl visu šo laiku, ja? Ka viņi tiek pielīdzināti diplomātiem. Un atkal jau diplomāti pārstāv valsti. Nu jā. Un šajā valstī noteikti mums nevajag būt kolonijai. Bet ļoti viltīgi, ka šajā tehniskās sadarbības līgumā, tā es viņu saīsināt nosaukšu, bija atsauce uz 21. pantu, bet 21. pantā savukārt uz 19. un 20. bet doma ir ļoti skaidra. Pilnīga imunitāte, pilnīga neskaramība. Vēl tikai sarkanos numurus viņiem piešķirt CD, un tad varēs braukāt, kur gribēs. Jā. Nu, te tālāk ir daudz ūdens, tu pat neesi iezīmējis. Nu, tā viss, kas ir ļoti labi. Ja jūs vēlaties lasīt, tad būs adrese, un jūs varēsiet arī... Un viss kārtībā. Tikai gribēju vēl pateikt, ka papildus visam šajam garajam sarakstam ir vēl tādi 7. pielikums, kur tieši ir par Pasaules veselības organizāciju vēl atsevišķi atrunāts. Skatos, bet tur... 7. ja? Jā, 7. pielikums. Bet šīs atrunas nav tādas, ka uz kaut kas neattiecās, bet šīs atrunas ir tādas, ka vēl vairāk attiecās nekā jau tā mēs nolasījām, ka viss ir ļoti slikti. Bet te vēl ir uzsvērts. Kur ir Pasaules veselības organizācija ekspertiem, kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas tā ir 6. nodaļa, kas strādā organizācijas komitejās un veic misijas organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojušas privilēģijas un imunitātes. Cik tālu tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildē, ieskatot laiku, kas pavadīts dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās. Imunitāte pret ārestu vai aizturēšanu, personiskās bagāžas konfiskāciju. Imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli par darbībām, ko tie veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros.
Šī imunitāte turpinās neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbinātas misijās un organizācijas uzdevumā. Tas nozīmē, ka, pilnīgi visur. Pilnīgi visur. Pilnīgi visur un pilnīgi visu laiku. Jā, pat tā, ka tu vairs tur nestrādā. Jā. Eksperiments ir beidzies, sen pagājis, bet tiesāt par to nevienu nevar. Tāpēc, ka varbūt eksperiments sekas. Var izlīst jebkurā brīdī. Jā. Tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai tās ierobežojumu, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgi oficiālu vizīšu laikā. Viņu materiālu un dokumentu neaizskaramību. Īsāk sakot, viss. Absolūti ne. Klausies. Ir jāiefīrējas kaut kā PVO pastrādāt. Pēc tam visu mūžu tevi neviens aiztikt nevarēs. Nē, aiztikt nevarēs par to periodu, kad tu tur strādāsi. Nē, tur tak bija arī tas, ka arī pēc tam, ka ir beidzies, ka vairs nestrādā pat tur. Es domāju, tas ir domāts par to periodu, tu laicīgi saplāno, kurieni tu vedīsi un kādā veidā. Un tev bagāžu aiztikt nevarēs. Telpas aiztikt nevarēs. Tu galvenais noformē, lai būtu oficiāli, kad PVO īpašums. Piedāvā viņiem nopirkt un viss. Jums mīļie arī tipisks legālās kontrabandas, legālās, es nezinu kā vēl, cilvēku tirdzniecības un tā tālāk paraugs. Tieši tā. Tipisks, jā. Un tāpēc es saku, nevar cerēt uz policiju vai juristiem vai advokātiem, jo likumiski viņi nedrīkst tuvoties. Jā. Viņi pat pat paskatīties. Viņam jāaizstāv pat ir. Nevis tikai tuvoties. Tieši tā, jo organizācija var paprasīt darba spēku, un tas var būt mūsu policija, mūsu armija, mūsu zemesardze. Un to mēs visu lieliski redzējām jau Covid laikā. Lieliski redzējām. Jā. Jo, jā, labi. Mēs varētu pāriet pie prezentācijas 6. slaida. Mēs esam pie prezentācijas 6. slaida. Kad tas mūsu valstī notika un kā, teiksim tā. Labi. Tā varam parādīt, jā. 95. gada 27. jūlijā. Parakstīts līgums ar PVO. To, ko mēs runājam no sākuma. Ko pazīstam vārdi. Bet pieņemts un apstiprināts ir 2008. gada 22. septembrī. Un paskatāmies nākamo slaidu, te ir, kas tad to visu sadarīja Latvijā. Jā. Oi! Ilgi rokoties, tomēr var atrast šādu dokumentu, kaut gan nevienmēr viņš varas vaļā, un vairs vaļā nevaras, bet labi, ka ekrāns viņš tika izdarīts. Tātad šobrīd prezidenta amatā ir Edgars Rinkēvičs, kas tajā laikā bija, kā mēs redzam, arī augstā amatā. Bija. Un tātad tas viss nonāca līdz ministru kabinetam. Šeit ir valsts sekretāri. Es nezinu tās visas juridiskās nianses, to jāprasa juristiem, bet es tā saprotu, ka viņi vispirms to visu apstrādāja, nodeva ministru kabinetam. Un mēs varam paskatīties nākamajā slaidā, kuri tad bija tie, kuri tajā laikā noslēdza līgumu ar PVO. Un tā bija Ivara Godmaņa valdība. Godmaņa paps, kā jau ierasts, izlien visu tur, kur nevajag, piemēram, Pareigas banka, atceramies un tā tālāk. Jā. Bet kas ir interesanti, arī tādos nozīmīgos Zaļo un zemnieku savienība. Zilo un zemnieku. Šobrīd, tajā brīdī viņi vēl bija zaļi, varbūt. Nē, tas jau pats par sevi pēc definīcijas ir absolūts absurds. Nekur pasaulē zaļie nekad neies kopā ar zemniekiem. Tāpēc, ka viena indē, otri pa zaļo. Ja? Tas pēc definīcijas, pēc noklusēm, tas jau ir absurds absolūts. Un tikai Latvijā tas ir iespējams. Nekur citur nav. Kāpēc? Tāpēc, ka, piedodiet, mīļie, mums ir tik izglītota sabiedrība, cik viņi ir. Tā tas ir. Es neizteikšos. Man ir daudz ko teikt, kā dabas aizsardzības speciālists. Tāpēc arī labāk neizsakos. Mums laika nav tik daudz. Jā. Un, protams, Tērzemei un brīvībai neko labāku nevarēja izdomāt, kā nodot varu PVO. Jā, protams. Latvijas tāpēc, ka viņi paši vārdā. nav spējīgi ne viņu paņemt, ne paturēt. Labi. Paskatīsimies arī tātad pēdējais un svarīgākais, ko es gribu pateikt, tikai viens piemērs.
kādas sekas, izņemot to, ka mūsu policija, zemesardze un armija strādā pret mums un ārsti, kad vajag, kad viņiem pasaka to darīt. Tās ir vienas PVO sekas Latvijā. Otras PVO sekas ir tātad vadlīnijas. Izrādās gan tas, kas mums Latvijā ir tie interesanti visādi kodi, ko mēs piesakārāmies vienā raidījumā, pieņemsim. Vairākos. Nevakcinētie cilvēki ir ar kodiem. Jā, nevakcinētie cilvēki un ļoti, ļoti, ļoti garš saraksts ar kodiem, ar dažādām situācijām. Tas izrādās arī ir PVO ietekme. Viņi šos kodus veido un viņi veic sabiedrības šķirošanu uzreiz. Un kas ir pats sliktākais un kas jau tiek ieviests daļai, tās ārstēšanas vadlīnijas arī ir no viņiem. Tā kā mēs varam parādīt varbūt ekrāniņu, ja? Es goda vārds nevaru saprast tos ārstus, kuri, tāds cilvēks kā mani uzskata, ka es darbojos pret viņiem, bet aizstāvu PVO, jo PVO principā ierobežo ne tikai parastos cilvēku brīvību, bet ārstu brīvību. Jo ārsts studē, viņam ir pieredze, tas ir kaut kas vairāk nekā vadlīnijas kaut kur tālu izstrādātas. Un viņš nedrīkst ārstēt principā pēc saviem ieskatiem, ja nav neatkarīgs, pieņemsim kā dakteris Mednis. Bet, ja viņš strādā valsts slimnīcā, viņam tiek uzspiestas vadlīnijas, un ja viņš izdarīs kaut ko pēc sirdsapziņas un tā, ko viņš redz, tad viņam var draudēt milzīga atbildība, bet ja viņš nogalina slepkavo cilvēkus balstoties uz vadlīnijām, tad atbildība nekāda principā netiek prasīta šobrīd. Tas nenozīmē, ka mēs neprasīsim to atbildību. Un šeit ir viens jāsaka tā, piemērs. Ka viņu galvenā atbildība, manuprāt, ir aizbraukt un apstīties, kas notiek kapos. Tur viņi var ieraudzīt visu savu atbildību, visu savu, kā lai saka, vadlīnijas un tā tālāk. Tur līniju daudz, un viss ir taisnos leņķos. Ja? Aizbrauciet ārstu uz kapiņiem. Tie, kas sabūvēja tās mājas. Bet šeit nāk Daniela, tu arī vari aizbraukt uz kapiņiem. Es zinu, ka tu esi sabūvējis nevienu māju. Ogrē. Un es zinu, kur. Un es zinu, kur tu esi uzlicis gājēju pārbrauktu hoju pārēju. Lai tava sieviņa ar dvīņiem var pārbraukt pāri, jo viņai redz slinkums pabraukt 200 metrus uz priekšu ar ratiņiem, jo ietve nav īpaši līdzena. Ietve bija laikam dārgāk salabot nekā uzlikt gājēju pārēju. Tas tā. Ja? Tiemžēl tā ir. Par vietējiem pakalpiņiem man nav lielas intereses šobrīd, jo es domāju, man mērķis runāt par to, par ko citi nerunā. Par to, ko citi runā, tas ir zināms, bet šeit ir viens piemērs nāvējošiem PVO, teiksim tā, PVO vadlīnijām. Mēs varam te redzēt, kad PVO līdz šai dienai rekomendē remdesivir. Es runāšu, kā tos saucās angļu valodā, nelatviskoši, bet remdesivir saucās tās vienīgās ASV, piemēram, tās bija vienīgās zāles, ko drīkstēja lietot vidēji slimiem, vispār Covid pacientiem. Bet šīs zāles nekad nevienu nav izārstējušas, vismaz, kā saka, pieredzējuši gudri ārsti, kuri ir pētījuši visus šos dokumentus, ne šos, bet visus dokumentus, kas saistīti ar vakcīnu izmēģinājumiem un arī ar zāļu izmēģinājumiem. Šīs zāles tika pielietotas Āfrikā, kad veica ebolas, pret ebolu klīniskos pētījumus, un tur 53% nomira. 53%. Un pat tur tika atceltas šīs zāles. Viņas tika atceltas pirms Covida, tas notika. PVO jau 2020. gada oktobrī bija uztaisījis lielu pētījumu, kurā secināja, un tas publiski tika pateikts, ka šo zāļu iedarbība ir letāla vai viņas nepalīdz. No viņām var nomirt vai viņas nepalīdz. PVO publicēja 2020. gada oktobrī šos datus. Un no 2022. gada viņu mājaslapā mēs tagad varam paskatīties tieši konkrēti par remdesivir.
Rekomendācijas. Nē, tur ir atveram PDF failu. Tur vajadzētu tādam būt un paskatīties. Jā, es atradīšu to līdz. Un vēl joprojām stāv, ka šīs zāles ir domātas priekš COVID-19 pacientiem. Tā ir brošūra. Ko viņa ir? Un augšpusē tur mēs varam arī... Mums sanāca šmuks. Augšpusē zem virsraksta ir rakstīts, ka remdesivir ir aktīvs pret SARS-CoV-2, to starp alfa, beta, gamma, delta un omikron variantiem. Patiesībā tas, pret ko remdesivir ir aktīvs, ir pret cilvēku dzīvībām. Viņš vienkārši nogalina. Un par to tagad ir tik daudz datu savākti. Bet cilvēki nesaprot, kāpēc nav tiesvedības. Tiesvedības nav tāpēc, ka... Šie līgumi ir saslēgti. Un es pieņemu, ka ne tikai Latvijai šie līgumi ir saslēgti. Nē, viņi visiem. Arī ASV, kur es slavēju Trumpu, un tā tālāk, visticamāk, viņš ir noslēgts. Bet Amerikas Savienotās valstis no vakcīnām guva milzīgu peļņu, jo viņu uzņēmumi... Protams, bet Latvija no vakcīnām guva tikai mirušas cilvēkus. Nē, pagaidi, nē. Bija, kas uzvārījās uz maskām, bija, kas uzvārījās uz ko tik ne, visi mediji Covid laikā dzīvoja tikai no tā viena. Viņiem kāds maksāja, jā. Mēdīju visos laikos dzīvo no propagandas. Mēdīju, kā viņš saucās, aģentūra vai attīstības vai atbalsta aģentūra vai kā, kas ir izveidot speciāli tam, lai pabarotu tos pērkamos, un tāpēc jau arī tas viss turpinās. Jā. Nekur jau tas nav palicis, nekur tas arī nepaliks. Jā. Tā nobeigumā vēlos pateikt to, ka mana galvenā ziņa ir tāda pati, ka doktors Deivids Mārtiņš ļoti precīzi teica, ka nevajag cīnīties ar sekām. Un izlasot visus šos dokumentus, mēs redzam, ka nemaz juridiski nav iespējams cīnīties ar sekām. Ir jācīnās ar sakni. Un mazākais, ko mēs varam izdarīt, ir prasīt Latvijas izstāšanos no PVO. Tas visu neatrisinās. Mums ir jāatrod, vai arī uzreiz jāatrunā arī tajā skaitā no visiem viņu izdotajiem dokumentiem un tiesību aktiem. Jāsauc sava piekrišana, tam jāsauc dalība. Es pieļauju, ka no šīs, starp citu, līgumu izstāties nemaz tik vienkārši nebūs, ka tur atkal būs gadi, kamēr tur, tā parasti dara. Jā. Tur nebija atrunāts. Pagaidi, gan jau tu tikai to neredzēji. Bet tas nav tik bezcerīgi, kā tu saki. Jo labi. Es jau saku, viņam nav savas armijas, tas nav pieteikt karu Krievijai, piemēram. Nē, kāpēc es arī nesaku, ka tas ir baigi bezcerīgi, jo... Vienkārši uzrakstam dokumentu, ka mēs izstājamies un viss. Jā, jo te pilnīgi svaigs šis te raksts, varam parādīt virsrakstu, Bills Gates labdarības projektiem 20 gados ziedos 99% bagātības, tāpat paliks miljardieris. Labi, tas, ka viņš tāpat paliks miljardieris, ir skaidrs. Ko tas nozīmē? Protams, mēs varam uzskatīt, ka Bills ir baigas filantrops, ka viņam rūp visas pasaules bērni un pieaugušie un tā tālāk. Lai gan viņš pats ir publiski teicis, ka redzējies tā kā populācija pa lielu un tā tālāk. Viena veselība, jā. Jā, viena veselība, viss tas, jā. Manuprāt, kāpēc es arī, labi, es te šodien esmu tas pesimistiskais tēls, raidījumā. Bet, manuprāt, ka te problēma ir pavisam citā. Problēma ir tajā, ka naudiņas te vairs nav. Acīm redzot, tas bizness ar to Covid nebija tik, viņš bija, guva milzīgas peļņas, gan Pfizer, gan viss pārējais. 100 miljardus Pfizer. Jā, bet acīm redzot, tur ir vēl tādi, kuri grib pakampt. Un Billam nekas daudz nav palicis, un visai tai uzpariktei, tā saucamajam PVO, arī nekas daudz nav palicis. Un tagad Billam ir jādod atpakaļ tas, ko viņš ir sagrābis pirms tam. Un tie ir tie viņa 99% bagātības. Jo nevelti Bills savu laiku ir teicis to, ka vislabākā viņa investīcija bijusi tieši vakcīnu ražošanā. Ka tur cik tā atdeva 110% vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā nav arī tā, ka viņiem viss iet absolūti gludi, un tāpēc mēs te arī esam, un tāpēc mēs arī par šo te runājam.
lai vai kādi tie plāni viņam nebūtu. Viss balstās uz pakļaušanos un tikai. Jā, es tev piekrītu pilnībā, bet cik grūti ir nepakļauties. Cik ļoti grūti. Nē, patiesībā tas ir grūti. Ja mūsu armija, mūsu policija un mūsu ārsti nestrādātu pret mums. Stop, mums nav armijas, mums nav policijas, mums nav... Nē, ir. Oficiāli ir. Jā. Nē, viņi ir vienkārši... Ko tieši izņemot braukāšanu pa šosejām un visu stādināšanu malā dara mūsu armija? Neko. Trenējās. Vēl šauja pa mājām. Jā. Ir bijis gadījums tur pie Saukrasta. Tā kā man ir arī kaprāļi pakāpe, tad ar šo mēs arī nerunāsim ar tevi. Man nav nekādas pakāpes un paldies Dievam. Ja? Ko mūsu policija dara? Pirms vairāk nekā, jau būs jau pusgads drīz riņķī, kad tika atrasti miruši 12-gadīgi puikas. Kas tur ir noticis? Nekas. Māri, saproti, es vienkārši runāju par... Es tev paskaidrošu. Armijā ir ļoti stingra struktūra un arī policijā. Es tā pieņemu, es nezinu. Bet armijā ir disciplīna. Es tev iedošu Mentu Zaņķi izlasīt, sapratīs, nav. Tā. Jebkurā tādā, pieņemsim armijas, par to runāšu zemesardze. Tur ir struktūra, tur ir jāpakļāvās likumīgajām pavēlēm, saproti? Likumīgajām pavēlēm. Es ļoti labi saprotu. Un tur nekādas nelikumīgi, viņai tāpat pakļaujās, diemžēl. Kur ir nelikumīga? Mēs tikko izlasījām, ka tas viss bija likumīgi. Nē, bet ir arī situācijas... Mums pašiem vajag atkarot savu armiju. Mums nevajag pavērst savu armiju pret mums. Mums vienkārši vajag nomainīt to vadību, kas tur ir augšā. Jo armija ir... Un kā tu to lūdzu likumīgi izdarīt taisies? Labi, par apvērsumiem mēs nerunāsim, ja? Viens ieteikums. Man ir ieteikums atrauties vienreiz no tiem ekrāniem un beigt bakstīties un beigt... labi, to es... Ja 10 000 cilvēku vienkārši savāktos un pastāvētu kaut kur, nebļautu, neko nedarīt, vienkārši pastāvētu. Efekts būtu liels. Ja 10 000 cilvēku parakstās, kaut ko pabaksta internetā, skaitās, ka viņi pret kaut ko parakstās, tad viņiem ir uz to nospļauties. Es pati redzēju to dokumentu, kas bija, viņi tur pat nesauc cilvēki parakstījās. Viņi raksta, mēs saņēmām personas kodus. Personas kodi neuzvarēs šajā cīņā cilvēki. Un cilvēkiem ir jāsavācās, nevis kaut kur internetā jānolaiž tvaiks, jo tā ir ideāla vide. Tagad cepsimies tur un šitien internetā un uz ielas nekas nenotiek, dzīvē nekas nenotiek. Labi, jā. Mans vēl man pieskapēja par šo būtu, ka mums ir jāatcerās, jau ir jāatcerās, ka mēs esam cilvēki. Mēs visi esam cilvēki. Mēs viens otram esam cilvēki. Es neesmu pārliecināta, ka visi vairs ir cilvēki. Tieši par to es runāju. Un tāpēc cilvēkiem tas ir jāapzinās, ka ir cilvēki un ir tie, kas nav cilvēki. Jo tas... Labi, atkāpe no raidījuma, lai gan tas ir savstarpēji saistīts. Tas kretīnēns no Jaunās vienotības, kas varēja papriecāties un paņemt par cilvēku nāvi konkrēti. Es par viņu esmu stipri diezgan pārliecināts, ka tur cilvēku vairs nav. Jā, un vēl viena milzīga kļūda, ko daudzi pieļauj, tas, kad viņi skatās uz tiem visiem, kas tādas lietas vada un domā, ka viņi domā kā mēs, ka viņiem ir tādi mērķi kā mums. Viņi dzīvo citā realitātē, viņiem ir citas domas, bet mēs aizstāvam savas tiesības, savas vērtības un pirmkārt cilvēcību, jā. Un otrkārt Latviju. Es tomēr palieku pie šīs domas, es nevaru atkāpties. Es ticu, ka mūsu valsts var būt brīva un neatkarība. Es tiešām ticu. Jā, bet bez visiem PVO un visiem šitiem brīnumiem. Diemžēl aizvien vairāk un vairāk man nepatīk to teikt no tā viedokļa, ka es zinu, ka tūlīt liksies virsū Ingas Spriņas un vispārējie, kuriem nav slinkums. Ja? Bet savulaik mans tēvs to teica vēl par Padomju Savienību. Viņš bija gudrs vīrs manā uztverē. Ja? Viņš teica, ka jebkura savienība agri vai vēl sabrūk. Tieši tas pats sagaida arī Eiropas Savienība. Nekas ir nav mainījies. Viņa arī sabruks.
Nu, lūk, un te ir ļoti bīstami, jo, ja mēs nevis mēs, bet valdība atbalsta kaut kādas milzīgas struktūras, stipras eksistēšanu, kas ir pāri visām valstīm, tad varbūt šai struktūrai tieši ir vajadzīgs, lai kaut kas kaut kur sabruktu, lai viņa varētu vēl lielāku varu pārņemt un ieviest varbūt šī struktūra arī kaut kad sabruks. Nu, pats nekas nebruk. Nē, pats nē, tāpēc jau mēs te sēžam. Protams, ka nē. Jā, bet es domāju, ka tas tāpat ņems un sabruks. Jo nekas, kas nav balstīts uz, sauciet to, kā gribiet, Dieva, kosmiskajiem vai kādiem citiem likumiem, jā, kur viens no pamatiem ir nekad nedara otram to, ko tu negribētu, lai dara tev, nestrādās. Viņš sabruks. Nav variantu, viņš sabruks. Jā, kādu laiku jūs varat būt ļaunīši un dancināt visu pasauli, bet agri vai vēlu tas sabruks. Latvijas armija sākās ar 400 vīriem. 400 vīri noticēja tai idejai. Tāpēc es domāju, viss ir iespējams. Protams, ka ir. Protams, ka ir, un mēs to sagaidīsim. Es zinu. Tā kā. Cerams. Nē, bez cerams, mēs sagaidīsim. Un, es domāju, ka mēs esam pietiekami jau atvēruši acis ar šiem 2 raidījumiem par šo konkrēto problēmu. Ir jau vēl problēmas. Būs jau vēl raidījumi. Būs jau vēl par ko runāt, jo kangari nesnauž. Viņi turpina savus lietiņas darīt un visticamāk turpinās, kamēr mēs viņiem to ļausim. Paldies visiem par uzmanību, paldies par atbalstu raidījumu tapšanā. Un tad jau tiekamies nākamajos raidījumos. Uz redzēšanās!